Nabadzīgā vīra laime. Reiz dzīvoja kāds ļoti nabadzīgs vīrs. Šim vīram vajadzēs naudas, ar ko nomaksāt savus parādus. Tā kā citur naudas nebija kur ņemt, tad vīrs ņēma savu vienīgo gotiņu un veids uz tirgu pārdot. Par gotas saņēmis veselu rublu. Mājās nākot vīrs dzird, ka vārdi spurviņā sakot kvart, 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 kvart. Kas par kvartu, saucis saskaities zemnieks, es jau par gobu tikai rubli saņēmu. Bet, kad vārdas vēl ar vienu teikušas kvart, 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 tad vīrs paņēmis naudu un aiz dusmām iesiet spurviņā, lai nu tas šīs izskaitot. Pēc kāda laika tas pārgājis pāri purviņam un prasīs, lai šīs atdodot naudu, bet vārdas nekā. Kad vārdas nav atdevušas naudu, vīrs devies pie ķēniņa sūdzēties. Šim ķēniņam bijusi tāda meita, kur neviens nav varējis sasmīdināt. Ķēniņš bija izsludinājis, ka tam, kas viņa meitu sasmīdināšot, viņš dosot veselu maisu ar zelta daudariem. Kad ķēniņa meita dzirdējusi zemnieku sūdzību, tā skaļi sākusi smieties. Par to ķēniņš bija ļoti priecīgs un samaksājis vīram veselu maisu ar naudu. Vīrs nu pārgājis mājās, nomaksājis parādus un dzīvo vēl laimīgi šo pavdienu.